Nu pat Itālijā, Venēcijā tika atklāta visai neparasta izstāde ar nosaukumu Karš nav tālu, kurā var apskatīt itāļu fotogrāfa venēcieša Antonio Ferrari Latvijā uzņemtās fotogrāfijas kopā ar stāstiem par fotografētajiem cilvēkiem. Ierasts, ka ārzemēs par Latviju stāsta latvieši, taču šoreiz sanācis otrādi. Itāļu fotogrāfam, kuram šī jau ir 4. izstāde, pašam meklējot kontaktus ar latviešiem. Par to, kā un kādēļ šāda izstāde tapa, stāsta latvieši.com. Uz izstādes The War is not so far, latviski Karš nav tālu atklāšanu Venēcijas hostelī Anda apmeklētāju bija pilna zāle. Fotogrāfijās, kas tapušas fotogrāfam Antonio Ferrari pagājušo gadu apmeklējot Latviju, redzami 3 paudžu latvieši, kuri stāsta par savu pieredzi Latvijai iegūstot neatkarību un sajūtām atrodoties Krievijas tuvumā. Iedvesma šādai izstādei fotogrāfam radās pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Itālijā mums ir sajūta, ka esam ļoti tālu prom no kara, un es prātoju, ziemeļos ir valstis, kas robežojas ar Krieviju. Varbūt viņi tur baidās vairāk nekā mēs, un varbūt viņa situācija izjūt citādāk nekā mēs to izjūtam. Tā kā Itālijā par Latviju zina maz, tad kopā ar fotogrāfijām un intervijām apmeklētājiem tiek piedāvāts īss ieskats Latvijas vēsturē, sākot no dibināšanas līdz pat mūsdienām. Intervijas ar latviešiem lasāmas gan itāliski, gan angliski. Jūs varat redzēt un izlasīt daudzus stāstus un varat saprast, kā šie cilvēki jūtas. Es ceru, ka vēl daudzi apmeklētāji šo izstādi redzēs. Uz izstādes atklāšanu bija uzaicināta arī Latviešu biedrības pārstāve. Viņš pats pavisam netīšām, laikam meklēdams vēstniecībā atbalstu, bija ieraudzījis, ka šāda biedrība ir, uzrakstījis mums e-pastu, ka ir šāda izstāde, ka notiks atklāšana, un viņš vēlējās zināt, vai Itālijas latviešiem būtu interese piedalīties, vai mūsu biedrībai būtu vēlme būt, kā saka, draugiem un partneriem šajā gadījumā, un kādam no mums ierasties izstādes atklāšanā, un tā sakrita, ka man bija laiks, mēs vienojamies arī par izstādes atklāšanas dienu, un aizbraucu uz turienu un iepazinos klātienē tikai, lai aizgājušā piekdienā. Intervējot latviešus, fotogrāfi izbrīnījis tas, cik maz vecākā paudze savulaik stāstījusi jaunajiem par padomju laika represijām. Tā vietā uzsvars tika likts uz dziedāšanu, kas arī noveda līdz tā dēvētajai dziesmotajai revolūcijai. Vēl fotogrāfu izbrīnījusi intervējamo pārliecība, ka Latvija nevienam neinteresē. Esam tur kaut kur augšā, un neviens nezina, ka mēs tur esam. Esam tik mazi, ka nevienam neinteresējam, taču tā nav patiesība. Cilvēki Latvijā ir ļoti jauki un valsts ir skaista. Man ir daudz draugu, kuri ir bijuši Rīgā un ceļojuši pa Baltijas valstīm. Mums tiešām interesē jūsu kultūra. Izstādi apskatīt un iepazīties ar stāstiem par Latviju un latviešiem varēs līdz pat marta beigām. Latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem visā pasaulē.